šajā mirklī uzstāties ar savu prezentāciju aicināšu Nikolu Šmitu un Lauru Kravecu. Abas ir Latvijas Mākslas akadēmijas diplomantes, dizaineres, kuras ir radījušas sociālo stāstu veidošanas rīku Kails un Kaila jauniešiem ar autismu, kas stāsta par seksuālo izglītību un veselību. Tā kā lūdzu droši pievienojieties. Tātad sveiki! Mēs jums šodien pastāstīsim vairāk par mūsu diplomu darbu Kails un Kaila, kura tēma ir seksuālās veselības jautājumi sociālos stāstos bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Mani sauc Nikola Šmite, un projektā Kails un Kaila es izstrādāju tajā redzamās ilustrācijas, vizuālo komunikāciju un kopējo vizuālo valodu. Un mani sauc Laura. Šis bija mans maģistra darba pētījums, un es rūpējos par lietotāju pieredzi un izstrādāju digitālo mājaslapas prototipu. Un, kā tad mēs īsti nonācām pie šīs tēmas? Sākotnēji mēs nemaz nezinājām, kas tieši būs mūsu tēma. Mēs abas bijām saskārušās ar speciālistu, kas ikdienā strādā ar autisko spektru. Un, mums tēma šķita ļoti interesanta. Un, tā kā mums bija viena diploma darba vadītāja, mēs nolēmām sadarboties un kopīgi devāmies pētīt mērķa auditoriju un to problēmas. Kā viena no galvenajām problēmām mēs saskatījām, ka daudzi vecāki uzskata, ka par seksuālo veselību būtu jāmācās skolās skolotājiem. Turpretī skolotāji tieši otrādi, ka par to būtu jāmācā mājās vecākiem. Un, ja runāt un izglītot jauniešus bez autiskā spektra traucējumiem ir tik sarežģīti, tad izglītot jauniešu ar paliek arvien sarežģītāk. Lietas ir jāsauc konkrētos vārdos, un visas robežas un detaļas ir sīki un smalki jāizstāsta un jāparāda. Un, noskaidrojām, ka šāda izglītība ir ļoti svarīga drošībai, jo izglītotāks būs jaunietis, jo labāk reaģēs konkrētajās situācijās un mazāks risks, ka jaunietis netiks pakļauts vai nepakļaus kādu seksuālai vardarbībai. Un saprotot šo visu, mēs sapratām, ka ar šo problēmu vēlamies strādāt tālāk un mēģināt palīdzēt. Tā kā zinājām, ka vēlamies runāt par seksuālo veselību, sapratām, ka vēlamies palīdzēt tieši pusaudžiem pubertātes vecumā ar vieglu vai vidēju autismu. Kā arī sapratām, ka ar pusaudzi strādās vecāks vai pedagogs, koncentrējāmies arī uz šo auditoriju, lai padarītu risinājumu ērtu un saprotamu arī viņiem. Tad īsi ieskicēšu, kas ir autiskā spektra traucējumi un kas ir sociālai stāsti. Runājot par autisko spektru, manuprāt, ir trāpīgi citēt MIT pētnieci Annu Treftoni, proti no autiskā bērna viedokļa pasaule šķiet maģiski, nevis sakārtota vieta, jo notikumi šķiet notiek nejauši un neparedzami. Bet klīniski šo sindromu raksturo grūtības sociālajā komunikācijā un miedarbībā, stereotipiski uzvedības modeļi un ierobežotas intereses. Savukārt sociālajie stāsti ir metode, ko izgudroja amerikāņu psiholoģe Carola Greja, kas pati ikdienā strādāja ar autiskā spektra bērniem un ar šīs metodes palīdzību viņa paskaidroja autiskajam bērnam vai jaunietim kādu noteikts formas vēstījumu. Tālāk mēs jums parādīsim video, kas ļaus saprast to sasaisti starp sociālajiem stāstiem, seksuālo veselību un risinājumu. Ikdienā bieži vien dzimumorgāni tiek saukti dažādos dīvainos vārdos.
Kā jaunietim ar autiskā spektra traucējumiem saprast šo vārdu nozīmi? Padzirdēs, ka seksa laikā jālaiž vāverīte, dosies uz mežu pakaļ vāverei. Cilvēki ar autismu var neatpazīt vārdus ar pārnestu nozīmi vai sociālās situācijas. Tas rada apjukumu un pārpratumus. Bieži vien jaunietis pats nesaprot, ka viņa uzvedība ir neatbilstoša. Viena no efektīvākajām metodēm, kā jaunietim paskaidrot situāciju, ir sociālie stāsti. Tie skaidro situācijas jaunietim saprotamā veidā. Sociālajā stāstā vēstījums tiek sadalīts mazākos soļos, un pārsvarā tie ir papildināti ar ilustrācijām. Un vairāk pētot šo metodi, tās izmantojumu, mēs novērojam 3 problēmas. Pirmkārt, vecākiem pašiem nav laika sociālā stāsta izveidē, kas ir saprotami. Otrakārt, ir ļoti maz vizuālo materiālu, kuros būtu attēloti seksuālās veselības jautājumi, kā arī esošie ir nekvalitatīvi izstrādāti un nav tā cieņpilni pret pašu auditoriju. Kā arī trešā problēma, lielākā daļa vecāku nemaz nezina, kā pareizi uzrakstīt sociālo stāstu un kā pasniegt to jaunietim. Ņemot vērā šīs problēmas, mēs secinājām, ka vēlamies izstrādāt rīku, ar kuru lietotājs varētu ērti veidot sociālo stāstu, kas būtu pielāgots konkrētā jaunieša problemātikai. Jā, un tad gala rezultātā mēs izveidojām Kails un Kaila, kas sastāv no 2 daļām. Pirmā ir mājaslapa sociālo stāstu veidošanai kā rīks, un otrs ir jau gatavs kārtīšu komplekts. Vairāk pastāstīšu par pirmo. Šeit redzam mājaslapas sākumlapa, kurā lietotāju iepazīstinam ar to, kas ir sociālais stāsts, kas ir šis rīks, kā viņš to var izveidot un kāpēc vispār nepieciešams runāt par seksuālo izglītību. Tā kā svarīgākā funkcija mājaslapā ir stāstu veidošana, bija ļoti svarīgi izveidot pēc iespējas ērtāk to lietotājiem. Tādēļ stāstu var izveidot gan no nulles, kā redzam šeit, kur lietotājs var pats ierakstīt tekstu, gan pievienot ilustrācijas. Un, mēs palīdzam tikai ar ieteikumiem, kā labāk tekstu formulēt, ko labāk nedarīt, un tā kā ieteikumiem. Un tad, kad lietotājs ir izveidojis stāstu, viņš ar to var lejupielādēt, izprintēt un dalīties ar citiem. Un šī dalīšanās ar citiem ir svarīga, jo otrā versija ir, kur lietotājs var atrast jau gatavu esošu stāstu par konkrētu tematiku un nepieciešamības gadījumā to var rediģēt savām vajadzībām. Un rediģēšanas lapā lietotājs var mainīt gan tekstu, gan ilustrācijas no ilustrācijas biblioteku, kur jau ir gatavs šīs ilustrācijas. Un visas ilustrācijas var palielināt, samazināt, apgriezt tiešām pēc nepieciešamības. Un pēc tam, pēc šīs prezentācijas, es aicinu jūs visu mājaslapu apskatīt stendā. Jā, un kā Laura iepriekš minēja, otrs virziens Kails un Kaila ir gatavu sociālo stāstu kartītes. To mērķis ir dot vecākiem un pedagogiem paraugu, kā veidot sociālo stāstu, kā arī popularizēt šo mācību metodu sabiedrībā. Tā tad ir plānots, ka sociālo stāstu kartītes būs par 5 populārākajām seksuālās veselības tēmām, kas ir higiēna, seksuālās attiecības, robežas, drošība un tiesības. Kartītes viena puse ar ilustrācijām ir domāta jaunietim, bet otrā pusē ir ieteikumi vecākam, kas prezentē šo sociālo stāstu par to, kā stāstīt par konkrēto soli.
Diplomdarba ietvaros tika iestrādāts viens paraugs sociālo stāstu komplektam. Jā, un tad mūsu galvenās atziņas. Tātad, pirmkārt, svarīgākais posms bija produktu testēšana, jo tādējādi mēs uzzinājām daudz svarīgas detaļas, kas ļāva mums veidot produktu nevis tā, kā mēs to vēlamies, bet tā, kā tiešām vēlas lietotājs. Un otrkārt, mēs sapratām, ka lietotājiem svarīgākais ir laiks. Tādēļ koncentrējāmies uz to, kā to pēc iespējas mazāk samazināt viņam, lai viņš nepatērē tik daudz laika, veidojot sociālos stāstus. Kā arī secinājām, ka atgriezeniskā saite par produktu jāprasa tā pastiprinātai auditorijai, kas ir vecāki vai pedagogi, jo projekta veidošanas laikā, diemžēl sapratām, ka sabiedrībā un cilvēkiem, kas nestrādā ar autistiskiem jauniešiem, joprojām ir ļoti daudz stereotipu par šo cilvēku uztveres specifiku. Kā arī sapratām, ka šis produkts ir jāskata kompleksi, un tas nevar strādāt bez semināriem vecākiem un kopējas izglītošanas par to, kādēļ ir jāstāsta par seksuālo veselību arī jaunietim ar autismu. Paldies par uzmanību, un mēs ļoti priecājamies būt šeit. Tā kā paldies, ka uzaicinājāt. Lielas paldies Laurai un Nikolai par šo prezentāciju. Un mēs ļoti priecājamies arī, ka jūs bijāt šeit, jo šādi rīki, protams, kad ir tik ļoti nepieciešami un ir vērtīgi. Paldies! Un kā nākamo mēs gaidām Evīšu telpu, kura prezentēs burtu bingo, zīmju valodas apguves rīku. Un arī Evija ir Latvijas Mākslas akadēmijas diplomande, bet tad es arī dodu vārdu viņai iepazīstināt savu risinājumu. Sveiki! Man prieks būt te. Paldies par aicinājumu. Vienmēr prieks atgriezties un parunāt par savu diplomdarbu, kas tapa pabeidzot produktu dizainu bakalauru Latvijas Mākslas akadēmijā. Un īstenībā šis projekts tapa jau 2. kursā, kad man pasniedzēja, kad beigās arī bija mana diplomdarba vadītāja. Viņi mums uzdeva jautājumu, izdomājiet produktu, kas māca jebko. Un tas man lika domāt par to, kas ir pirmais, ko mēs mācāmies. Tas ir komunicēt, izteikt vārdos savas vēlmes, nepieciešamības, vajadzības ar saviem tuviniekiem. Un kas notiek, kad mūsu valodas atšķiras? Intervējot Latvijas nedzirdīgo Savienības rehabilitācijas centra vadītāju, realitāte parādījās visai skaudra. Pieredze rāda, ka piedzimstot bērniņam nereti vecāki nemaz neiemācās zīmju valodu, jo viņi neredzot tam pielietojumu. Tā liekas pārlieku sarežģīta. Līdzīgi ir arī, ja kāds no ģimenes locekļiem pazaudē dzirdi dzīves gaitā, tuvinieki visbiežāk neiemācās zīmju valodu. Ģimenēs reizēm izveido savu īpatnēju valodu, ko es arī esmu dzirdējis, ko arī man īstenībā diplomdarba vadītāja, viņas vīra māsa ir nedzirdīga. Un šobrīd statistika ir visai skopa. Līdzīgi jau kā mums iepriekšējā runātāja stāstīja, tāda statistika īsti nav. Šobrīd nedzirdīgo savienībā ir reģistrēta aptuveni 2000 biedri, bet tā kā šī, protams, tam obligācija, tāpēc tam tikai noprast, cik ir patiesais skaitlis. Esošie metodiskie materiāli trūkst izteikti mūsdienīgi materiāli, jo tam trūkst finansējums. Visu pagājušā gada laikā tika nokomplektēti tikai
viena zīmju valodas kursa grupa, kas pamatā bija palīdzības dienestu darbinieki, lai spētu sazināties ar cietušajiem ārkārtas situācijām. Un valsts nodrošina cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti surdotulku pakalpojumu 120 stundas gadā un līdz 480 stundu akadēmiskās stundas gadā, kas ir skaidrs, kas ir par maz, un arī izteikti trūkst surdotulku certificētu. Un veicot izpēti, es uzdūros ļoti interesantai salai, kas ir ASV Massachusettsā, un tur no 18. gadsimta vidus līdz pat 19. gadsimta vidum bija 20. gadsimta vidū, es atvainojos. Tur bija sala, kur bija ļoti daudz iedzīvotāji zināja zīmju valodu. Un tur šis jēdziens kā invaliditāte neeksistēja. Viss bija vienlīdzīgi, viss spēja komunicēt. Nebija šī problēma, jo viss bija balstīts uz komunikāciju. Un tad, nonākot pie mana tā piedāvātā risinājuma, ir šī interaktīvā galda spēle, burto bingo, kas ir balstīts intuitīvi kā muciņas. Viņai ir, šis rīks ir balstīts uz gamification, jeb spēļošanas pamatprincipiem, kas savukārt tiek uzskatīti par vienu no labākajām mācību metodēm, lai piesaistītu individu uzmanību mācību procesam. Te ir divas daļas, analogā daļa un digitālā daļa ar mājaslapu. Vienā ir divas sadaļas mācies un spēlē. Mācies sadaļā iespējams spēlētājiem ar video pamācību individuāli apgūt alfabētu jeb daktilēšanu un zīmju valodas vārdus 4 tēmās – daba, dzīvnieki, māja un ģimene. Papildus daktilēšanai un zīmēm ir atsevišķa informatīvā sadaļa ar ieskatu zīmju valodas vēsturē un tās gramatikā, jo daudzi nezina, zīmju valodai ir pilnīgi cita uzbūve kā runas valodai. Savukārt spēlē sadaļā ir mobiliem telefonam arī pielāgota vietne, kur spēlētājs spiež starts. Tā kā spēlētājiem izdod kartiņas un tad liek čipiņus, un kas aizklāja, tas uzvar. Tādā veidā izklaidējošā formātā var iemācīties zīmju valodu. Un tā kā projekts ir sociāls, es ļoti mērķtiecīgi vēlējos, lai viņš ir pieejams pēc iespējas plašākai mērķa auditorijai, tāpēc spēļu kārtas ir iespējams arī nolādēt online, kad nav nepieciešams iegādāties viņas, taču tiem, kas nevēlas, tie var arī pasūtīt. Un mājas vidē var spēlēt ar pogām un visu kaut ko citu, ko var atrast. Jā, tas arī viss. Paldies! Sirsnīgs paldies Evijai. Mēs varētu kādreiz arī izdrukāt un iztestēt šo spēli. Un kā pēdējo runātāju šodien aicināšu Luīzi Jansoni. Un piesakot Luīzi, tas interesantais moments, kas notvēra, kad tu man atsūtīji aprakstu par sevi, bija tas, ka tu jau 20 gadu vecumā izveidoji zīmolu bērniem, kura produkti tiek lietoti jau 20 pasaules valstīs. Un tavas LMA vai Latvijas Mākslas akadēmijas absolvēšanas darbs skaņu detektīvi ir jau arī atzīts logopēdu vidū. Tāpēc aicināšu tev pastāstīt vairāk par to, ko tu darīji un kas rezultējās šajā projektā. Jā, paldies par pieteikumu. Liels prieks šeit būt. Un, kā jau Ieva minēja, esiet sveicināti visi. Mani sauc Luīza Jansone, un šodien vēlos jūs iepazīstināt ar manu diplomu darbu Skaņu detektīvi. Jā, bet pirms sāku stāstīt par skaņu detektīviem,
Mazliet jau pieminēja, es jau savu bakalaura studiju laikā strādāju pie projektiem, kas risina bērniem aktuālas problēmas. Un, tāpēc man šī tēma ir īpaši mīļa. Un, tad, kad pienāca laiks izstrādāt diplomdarbu, es jau zināju, ka es vēlos radīt produktu bērnu vajadzībām. Un, sākot šī diplomdarba izpēti, es izvirzīju pieņēmumu, ka runas traucējumi bērniem agrīnā vecumā ir bieža problēma. Un, diemžēl šī statistika ir ļoti skarba. Un, dati liecina, ka tas gan Amerikas Savienotajās valstīs, kā jau iepriekš minēju, diezgan šī statistika ir nepieejama, taču 1 no 12 bērniem vecumā 3 līdz 17 gadi saskarās ar jebkāda veida komunikācijas traucējumiem, un tie ir 8%, kas, manuprāt, ir milzīgs skaitlis. Līdz ar to šī problēma ir reāla, un tad es uzstādīju savu mērķi atrisināt, vismaz kaut kādu, izdomāt kādu atrisinājumu šim. Lūk, un rokoties tālāk pētījumos, es uzgāju šādam pētījumam, kurš stāsta, ka staigāšanas uzsākšana 10 līdz 14 mēnešu vecumā ir saistīta ar lielāku vārdu krājumu bērniem līdz 21 mēnešu vecumam. Un tas man bija kā tāds stabils pamats šai spēles izveidei, jo es apstiprināju to, ka motorās prasmes iet roku rokā ar runas un valodas prasmēm, un tās ir jo īpaši svarīgas valodas attīstībā jau kopš mazuļa pirmajiem dzīves mēnešiem. Lūk, un vairāk tad par šo spēli. Protams, es nebūtu to izdarījusi viena pati, un man izveidojās brīnišķīga sadarbība ar audiologopēdu Santu Salaku, kura tieši specializējas darbā ar bērniem no agra vecuma, kuriem novērojami runas, valodas vai arī rīšanas traucējumi. Un Santa bija tā, kas man palīdzēja vairāk ar šo tehnisko pusi, piemēram, kādus uzdevumus iekļaut šajā spēlē, lai tā palīdzētu risināt šo problēmu. Un mans uzdevums savukārt bija tikt galā ar spēles dinamiku, ar visu vizuālo pusi un noformējumu. Un tad par pašu spēli. Spēles stāsts ir par 3 draugiem – āpsi, dzeloņcūku un bebru, kuri dodas misijā, lai atrastu dažādas pazudušās skaņas. Šiem zvēriem jāmēro tāls ceļš cauri noslēpumu pilniem mežam, klinšainajai akmeņu gravai un varžu dīķim. Un ceļā viņiem nāksies saskarties ar grūtiem izaicinājumiem, un vienīgais veids, kā tikt tālāk, būs izpildīt šos uzdevumus, lai skaņas ātrāk tiktu atrastas. Mazliet par mērķa auditoriju. Vispirms uzdevuma kategorijas. Uzdevumu kategorijas šajā spēlē ir veselas 3. Tie ir artikulācijas vingrinājumi mutei un mēlei, kustību vingrinājumi visam ķermenim un skaņas vingrinājumi, kur bērns klausās kādu konkrētu skaņu un mēģina šo skaņu atdarināt pats. Un tad mazliet par mērķa auditoriju. To var iedalīt 2 daļās. Viens ir lietotājs un otrs pircējs. Un lietotāji galvenokārt būs bērni 3 līdz 7 gadu vecumā ar runas traucējumiem, kā arī speciālisti. Un spēle tiek veidota pēc iespējas vienkāršāk, lai arī vecāki varētu to mājās ar bērnu izmantot. Un pircēji var būt speciālisti un vecāki. Spēli es laikam sīkāk neskaidrošu laika taupības dēļ, bet to var apskatīt
telpas aizmugurē, taču būs mazs video rullītis, bet, lai tiktu līdz šim gala prototipa variantam, mēs ļoti daudz testējām dažādas prototipa versijas ar īstajiem lietotājiem. Atkal paldies Santai par to. Un, liek teikt, ka bērni bija sajūsmā, un viņi tiešām ļoti priecīgi arī redzēt bildēs, apmierināti par savu veikumu. Jā. Un tad video par to, kā tas izskatās darbībā. Jā, un runājot par nākotnes mērķiem, protams, es vēlētos palaist šo produktu apritē, jo jau taisot diplomdarbu saskāros ar ļoti daudz komentāriem sociālos tīklos, ka vēlas šo spēli iegādāties, vai tā būs pieejama. Līdz ar to tas pieprasījums ir tikai jādabūna šis piedāvājums. Jā. Bet, protams, noslēgumā vēlos pateikt, ka mans galvenais mērķis tomēr ir, lai bērni, kuriem ir nepieciešams attīstīt runu, to varētu izdarīt jautrā un tādā izglītojošā spēles veidā. Paldies! Liels paldies, Luīza! Ar to arī mēs noslēdzam šīs dienas garo sesiju, runājot, pētot un apzinot gan iekļaujošus, gan pieejamus veidus kultūru pakalpojumu un sociālu pakalpojumu veidošanas jomā. Visiem paldies par uzmanību, paldies par jautājumiem, komentāriem, iesaisti un liels paldies visiem dalībniekiem par pētījumiem. Lai top! Ar labvakaru!